Sveicināti, godātie skatītāji! Pārtikas cenu kāpums Latvijā turpina augt. Cenas turpina būt arī vienas no augstākajām Eiropas Savienībā. Kāpēc tā notiek? Ko darīt? Kā darīt? Sarunu plašāk mēģināsim jautājumu risināt. Un studijā šobrīd ir Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Hendriks Danusēvičs. Sveicināti! Labrīt! Tātad sākam, ka šobrīd, kā ziņo informācija, tad Latvija ir 14. vietā augstāko pārtikas cenu grupā Eiropas Savienībā. Jā, ko teiks? Gribu teikt, ka cenas pieaug visur. Arī mēs šodien studijā dzeram kafiju, kurai pieaugusi cena, un ūdeni, kuram arī ir pieaugusi cena. Bet, ja mēs skatāmies tā kopumā, tad nav nemaz Latvijā tik slikti. Ja mēs skatāmies, piemēram, Latvijas bankas pētījums pasaka, ka pārtikas cenas kāp visur pasaulē, un ir šī dažāda neregularitāte. Iespējams, ka atsevišķos brīžos tā ražotāja cena nepāriet uz tirgotāja cenu, bet to mēs vēlāk pāris piemērus arī iedošu. Un arī jāsaka, ka mani vēl tie iepriecināja, ka mēs aizpagājušā gadā bijām 13. dārgākā valsts Eiropas Savienībā, tad šobrīd mēs esam 14. Tad mums cenas ir nokritušās, un to rāda arī Tirdzniecības institūta pētījumu, kur mēs redzam, ka cenu grozs mums ir kļuvis lētāks. Ja pirms gada 57 populārākās preces maksāja 158,5 eiro, tad šobrīd šis grozs maksā 153 eiro. Tātad šīs cenas kritušās. Protams, ir dažādas preces. Ja mēs tagad uzmetam acis, kas notiek ražošanas tirgu un salīdzinām ar to, kas notiek veikalā, tad, piemēram, mēs redzam, ka labība ir kļuvusi lētāka, un paskatāmies veikalā, mēs redzam, ka arī maize ir kļuvusi lētāka gadu laikā. Paskatāmies uz sviestu un sieru, kurš ir kļuvis dārgāks, un mēs redzam pretēji, ka tirgotāji spējuši samazināt cenu, un veikalos sviests un siers ir kļuvis lētāks. Tagad pārējām uz olām un gaļu, kur visos segmentos ražotājiem ir būtiski cēlušās cenas, un tā tendence, izņemot olām, kur ir svārstīgi, ir augšu piejoša. Un skatāmies, kas te mums notiek, un mēs redzam, ka jā, arī veikalā vistas, gaļa un desas ir kļuvušas dārgākas, bet olas, laikam, konkurence ir pietiekoši liela, ir kļuvušas lētākas. Nu, tad pēdējais ir zaļumi, kur mēs arī redzam tieši pret tādu pašu tendenci kā ražotājos, ka tomāti ir kļuvuši dārgāki, arī veikalos tomāti ir dārgāki, savukārt gurķi ir kļuvuši lētāki, un arī pie mums veikalos gurķi un sīpoli ir kļuvuši lētāki. Kaut gan reizē mēs arī redzam YouTube kā ciematu, ka veikalā var atrast gurķus par 8 eiro kilogramā, kas ir dārgāk nekā gaļa. Bet, protams, tie ir atsevišķi gadījumi, un jautājums, kāpēc tas gurķis ir tik dārgs, varbūt viņš ir iepakots kādā zelta papīrītī vai kaut kur citur, vai nezinu, ar zirgiem no tālas valsts. Šie jautājumi, protams, katrā veikalā jāskatās atsevišķi. Tālāk, ja mēs atgriežamies pie vispārējām lietām, tad kāpēc Latvijā tās cenas varbūt relatīvi dārgākas nekā citās Eiropas valstīs, tad šeit ir vairāki argumenti. Pirmais ir tas, ka mums ir dažādas papildus izmaksas tirdzniecībā. Kaut vai tas pats piemērs, ka ir cenu zīmēs jāieraksta ražotāja valsts papildus preču izcelsmes valstī, ir sarežģītāka uzskaita, ir jāatskatās konkurences padomē, piemēram, pēdējā konkurences padomes pētījumā par atsevišķiem produktiem, piemēram, par krējumu, bija jāsrēķina, cik uz vienu krējumu paciņu mēs patērējam elektroenerģiju, darba spēku, transporta izmaksas un tā tālāk. Un iedomājieties pašai, jums stāv produktu leduskapī, tagad izrēķināt, cik viens no tiem produktiem, kas ieņem kaut kādu, jums vēl jāsrēķina kādu tilpumu vienību, cik maksā elektroenerģija, lai uzturētu leduskapu šajā laika periodā. Tas, protams, ir liels izmaksas un prasa tirgotājiem papildus darbu. Lūk, un pie kā mēs tur vēl palikām, šobrīd ir arī citi instrumenti. Man ļoti patīk finanšu ministra Arvila Ašerādena ziņojums par to, ko dara, lai cilvēkus kompensētu patēriņa cenu kāpumu. Tā skaitā pārtiku, tas ir tas, ka tiek apsolīts palielināt minimālo algu un neapliekamo minimumu, un tas ir pareizais ceļš, jo inflācija šā vai tā ceļ cenas, un tāpēc līdzi ir jāceļās ar iedzīvotāju ienākumiem, lai varētu kompensēt izmaksu kāpumu tajās pozīcijās, kur viņš ir jūtams sabiedrībā. Mēs, protams, varam iziet atsevišķiem produktiem cauri, kas ir kļuvuši dārgāki, kas lētāki. Jā.
ja būs interesi ar zvanītājiem. Zvanītāja interesi ir tik un tā, ka liela daļa cilvēku vienalga uzskata, ka pārtiks preces ir dārgas un iet uz augšu. Viņiem nav arī tāda materiālā nodrošinājuma, lai viņi varētu iepirkt kvalitatīvāks un labāks, pērk varbūt sliktāks, kurus ātrāk arī jāmet ārā, jo nav tā noturība. Varbūt leduskapis tiek izslēgts, lai mazinātu to visu dārdzību, kas daudziem ir šobrīd. Bet, ja mēs iepriekš varētu no jums uzzināt vairāk vai mazāk, kāpēc noslēgtais memorands pārtiks cenu samazināšanai praktiski nedarbojas? Pārtiks memorands ir tāda ministrijas spēlēšanās ar piecenojumiem, ka ministrija nodeklarē, piemēram, ka šīm precēm jābūt lētākām, līdz ar to, tā kā ir savienoties traukos, ja jūs te kaut kur nospiežat, tad kaut kur citur cenā jāuzkāpj augšā, un pie tam tie ierobežojumi ir tādi jocīgi. Piemēram, paņemsim šīs te eļļas. Ja? Šobrīd mums jūs pircēji pērkat 57% pērk saulespuķa eļļu, 28% pērk rapšu eļļu un 15% pērk olīveļļu. Ko pasaka ministrija? Ka no šiem te 3 eļļām visnepieciešamākā pircējiem ir olīveļļa, kur ir tikai 15%. No loģikas viedokļa, tātad cilvēki visvairāk pērk saulespuķa eļļu, kurai cena starp citu ir kāpusi. Tātad šeit vajadzētu mēģināt gribēt, bet arī tas nav pareizi, jo tirgus tāpat viss sakārtos. Savukārt no nacionālā patriotisma viedokļa vajadzētu rapšu eļļu atbalstīt, jo to audzē arī Latvijā. Es, nezinu nevienu olīveļas ražotu pagaidām Latvijā, zinu, tuvākās ir Portugāla, Spānija, Itālija. Un tāpēc šeit šie lēmumi ar pārtiks memorandu ir tādi absurdi. Plus arī tas, ka katrs tīkls konkurē ar saviem produktiem un saliekot visu standartā, tas neatrisina kopējo cenu jautājumu. Un, kā es arī parādīju, pārtiks cenu gros mums ir kļuvis lētāks, un arī Eiropas Savienībā mēs esam kļuvuši par vienu valsti lētāki nekā bijām pirms gada. Jā, kāds būtu jūsu vērtējums tam faktam, ka ir izstrādāts mehānisms, kur interneta vietnē cilvēki var apskatīt pārtiks cenas? Daudziem tas ir pieejams, ne to tīkli ir tik daudz, kur cilvēks var ieiet. Tāds valstiski uzturēts par nodokļu maksātāju līdzekļiem instruments ir tikai pagaidām Latvijā. Ir analogs kaut kāds Ungārijā, bet viņš ir savādāks. Tur veikala cenas tiek uzskaitīts pa konkrētiem veikaliem. Kā tas Latvijā darbosies, domāju, ka tas īsti neko nepalīdzēs. Tas tikai pastiprinās varbūt tādu nervozitāti un šā vai tā konkurences cīņā tirgotāji izmantos arī citus instrumentus, kā tas notiek. Polijā, privātos, kas visur pasaulē tiek veidoti, kur viens tīkls paņem vienu produktu grozu, otrs otru produktu grozu, un tad kurš ir lētāks. Un, protams, ka tās ir izmaksas, kuras atkal gulsies uz kopējo cenu, un vai mums vajag vēl vairāk pastiprināt izmaksas un arī nīcināt vietējos tirgotājus, jo skaidrs, ka vietējie tirgotāji šajā cenu rīkā nevarēs piedalīties, ka tas ir valsts atbalstīts instruments, lai palielinātu globālo tirgotāju pārdošanu. Jā, vairāki speciālisti, arī pārtiks cenu izzinātāji vienmēr mēdz aizbildināties arī ar to, ka Eiropas ekonomiskajā zonā mēs jau neesam tie pēdējie, mēs neesam beigu daļā ar cenām, mēs kaut kur turamies pa vidu, bet tik un tā tās rūpes un raizes saglabājas par cenu celšanos. Kā varbūt šajā tādā inflācijas iespējamā cenu kāpumā varētu pielikt kādu bremzējošu faktoru? Kas tad tas varētu būt? Es domāju, bremzējoši faktori ir tie, kas ir saistīti ar ražotāju un tirgotāju izmaksu samazināšanu. Un tie ir zināmi. Mēs iesniedzām ekonomikas ministrijai 24 faktorus. Pagaidām tiek risināti 5 no šiem. Savukārt, tie cilvēkiem, es saprotu, ka pamatā mēs ieraugam tad, kad cena ir pieaugusi. Piemēram, mēs paskatāmies, kas, šī gada laikā ir pieaudzis cenā, tad pārdzīvo tie, kas pērk desu, vistu, grīķus, makaronus, zirņus, mannu, miltus, bumbierus, banānus, zirnīšus, eļļas dažādas, kafiju, tēju, ūdeņus, sulas. Bet savukārt tie, kas pērk kefīru, krējumu, biezpienas, sviestu, sieru, olas, maizi, pārslas, cukuru, ābolus, rīsus, apelsīnus, kartupeļus, šampiņonus un vēl virkni produktus, tie savukārt priecājas. Bet tie, tad, kad tu nopērci kaut ko lētāk, tu to nepamani.
Tu vienkārši, jā, ir forši nopirki. Bet, kad tu ir kaut kas kļuvis dārgāks, tas tev iesēžās prātā. Un tā ir tā psiholoģija, ka mēs visu laiku redzam, kur cena kāp, bet aizmirstam, kur cena ir kritusies. Pie tam jāsaka, ka šīs cenas grozs mums ir fiksēts pamatcenās. Tātad, ja mēs pērkam tikai atlaides produktus vai daļa grozu ir atlaides produkti, tad tie ir lētāki nekā tie, kas mums šobrīd ir nofiksēti grozā. Ja cilvēks vienmēr ieejot veikalā, bieži vien uzdod pats sev jautājumu vai savam tam groznesējam jautājumu, bet ko lai ēd? Tas ir kļuvis dārgāks. Paman jau tieši to, ko jūs sakat, ka to dārgāko uzreiz paman. Vēl pirms nedēļas bija sviests pa 2, cik tur eiro, tagad 3, piemēram. Svieskaistais ir kļuvis lētāks, tāpēc ir jāizmanto. Nē, tas ir vienkārši bet runājot ir palikuši dārgāk makaroni, lētāk kļuvuši rīsi. Tad pāriem no itāļu virtuves uz Āzijas virtuvi un vairāk ēdam rīsu. Rīsi arī ir veselīgs produkts un ir dažādi paveidi, arī kuskus un pārējie, kur var aizvietot tos produktus, kas dārgāk. Un arī izmantojam to, ka kartupeļi šobrīd ir lēti, to tomēr ir mūsu tradicionālais ēdiens, un kamēr tas tā ir, tikmēr baudam vietējos produktus. Jā, runājot par mazajiem tirgotājiem, šobrīd jau vairākus mēnešus Latvijā alkoholu tirgo, teiksim, ar laika ierobežojumiem, un kādas tas ir problēmas, kā jūs esat uzzinājuši, apzinājuši, kas tur labs, kas tur slikts, vai vienalga lietas kā grib, nekas nav labs? Jā, arī veselības ministrs atzina, ka šis ierobežojums ir radījis triecienu mazajiem tirgotājiem, un ka viņa prāt vajadzēja valdībai domāt, kā kompensēt šo te jautājumus. Jāsaka, tā mēs lūdzām pašvaldības savienībai, lai viņa lūdz pašvaldības izvērtēt, kā viņi redz pārtikas aprits nodrošināšanu novados un pagastos. Pagaidām atbildes nav, arī ekonomikas ministrija nereaģē uz šo situāciju, jo šobrīd kaut kā mazi uzņēmumi un vietēji uzņēmumi nav valsts uzmanības centrā. Valsts uzmanība ir vērsta uz citām lietām, un šī pārtikas nodrošinātība arī krīzes brīžos tiek ignorēta. Mēs runājam ar aizsardzības ministru, ka vajadzētu tomēr izskatīt, kā tie lokālie veikali notur situāciju ar pārtikas apgādi dažādos krīzes brīžos, jo vietējais uzņēmējs visu laiku ir uz vietas, nekur viņš neaizmuks, veikali viņš neslēgs, un svarīgi ir, lai produkts būtu tur pagastā, nevis tev jābrauc uz lielpilsētu viņam pakaļ, kad notiek kaut kas. Jā, runājot vēl, vai tieši varam teikt, ka alkohola tirdzniecības nosacījumi spiež mazos uzņēmējus iznīkt? Jā, tas tā ir, jo, diemžēl tā, ka, diemžēl par laimi ir tā, ka zemākie piecenojumi ir pieprasītākajiem produktiem pienai maizei. Savukārt to, kas cilvēkam trūkst konkrēti tirgotājiem, lai uzturētu veikalu, ir saistīts ar alkoholu, ar tiem produktiem, kuriem ir lielāks piecenojums. Viņš kompensē. Tagad izņemot tās 2 stundas alkoholu ārā, tirgotājiem ir dilēma. Vai cels piecenojumu pārējiem produktiem, tātad pārtikai, vai arī slēgt veikalu ciet. Un, ja slēdz veikalu ciet, tad savukārt tiem, kas dzīvo šajā apvidū, ir īsāka iespēja pēc darba ieiet veikalā nopirkt sev nepieciešamo produktu. Tad kopumā var teikt, ka mazie veikali Latvijā ir tā kā pesimistiski noskaņot, kā būs tālāk. Nekāds progress jau nekur nebūs bez valdības, varbūt iespējama atbalsta, vai to tā var savilkt kopā? Tā var savilkt, jo šobrīd netiek atbalstīti mazie nevienā no tirdzniecības nozarēm, ne ēdināšanā, ne tirdzniecībā. Atceramies, ka ēdināšanā netika atbalstīti visi ēdinātāji, bet tika nolēmts atbalstīt 30 lielākos ēdinātājus, kas arī finansiāli nepareizi šo pusotru miljonu tērēt uz nodokļu maksātāju rēķinu, un citiem ir jāsēd šo labāko grogu attīstību. Jā, bet vai nepienāk arī tāds brīdinājums ziņas, ka mazie veikali tomēr iepretīm lēmumiem varētu pagarināt darba laiku, un vai tad valdība visu slēgs ciet? Pagarināt vispār, domāju, ka nav iespējams. Jautājums tagad, vai izturēs saglabāt šo darba laiku vai nē. Diemžēl man nāk ziņas no visām kooperācijām, ka tomēr veikalu slēgšana turpinās. Un arī, kad mēs ejam pa pilsētu, katru dienu, es domāju, arī jūs redzat kādu veikalu, kas tiek slēgts, un ja jums ir ziņas par tiem, ko es vēl nezinu, tad rakstiet, būšu pateicīgs, ka mums būs šī informācija, un mēs varētu uzrunāt valdību, ka ir jādomā arī, kā nodrošināt pārtiku
visu laiku cilvēkam. Nu, paskatāmies, kas notiek Rietumē Eiropā. Tu jebkurā Briseles veikalā var diennakti nopirkt jebkuru produktu, kas tev nepieciešams. Līdzīgi arī pārējās valstīs, kas ir uz rietumiem no Latvijas. Jā, bet vistiešāk jau šīs problēmas viss pārzina tie, kas strādā, kas ir mazo veikalu īpašnieki, kuri strādā pārdevēju jomā, un viņiem jau nāks uzklausīt apmeklētāju visa veida kritika, ierosinājums, un varbūt kā būs tālāk jautājumi. Protams, tie, kas jau lieto pārmērīgu alkoholu, viņi jau ir atraduši izēju, kā kompensēt sev šos ierobežojumus, un mēs visu laiku esam teikuši veselības ministrijai, ka šī alkohola atkarība ir jāmazina citām metodēm, neiejaucoties tirgus konkurencēs starp dažādiem veikalu formātiem. Jā, ja mēs gribam vēl pārunāt, un mēs to gribam izdarīt, pārunāt jautājumu par Maksima Latvija nopelnīto lielo sodu par negodīgu konkurenci, vai šīs lietas nebija kaut kādā veidā pamanāmas ātrāk, ka ir kāda negodīga konkurence, vai vienkārši tiešām tā bija tik uzkrītoša negodīga konkurence? Tā kā jūsu domas varbūt par šo situāciju? Ražotāji regulāri ir sūdzējušies, jo vienmēr piegādē ir gadās pa netaisnībai, gadās pa kļūdē. Mēs te atradām 23. gadā bija par vienu citu globālo tirgotāju sarakstu. Arī, kur mazais ražotājs sūdzējās par to, ka viņi netaisnīgi izturās. Tas ir attiecībā uz Maksimu? Nē, ar citu globālo tirgotāju. Nenosauksiet? Es domāju, ka 23. gadā var saprast, 23. gada janvārī, par kuru tirgotāju gāja runa, jo tas trešais tirgotājs laikam vēl tikai sāka. Un šobrīd tirgotāji vispār ir satraukti, jo tie ierobežojumi, kas ir noteikti, aizliegumi, ir tādi daudziem tirgotājiem neizprotami. Un mēs aicinām konkurences padomu, lai viņi tomēr paskaidro, ko drīkst un ko nedrīkst. Jo, piemēram, konkurences padomu saka, formāli ir panākta pušu vienošanās, bet tā nebija brīvprātīga izvēle. Tad kā mums ir jāsaprot, kura vienošanās ir brīvprātīga, kura nē? Protams, ka pieļauju, ka ir atrasti šie pārkāpumi, un Maksima, protams, pārsūdzēs, bet nedomāju, ka tā ir tāda, kā to teikt, daļai piegādātāji tas ir taisnīgs lēmums, daļa latviešu vienkārši priecājas, ka lietuvieši tiek sodīti, bet īstenībā gala rezultāts jau būs tāds, ka pārtikas cenas kaut kur nepilnu 1% kāps pēc šī lēmuma pieņemšanas, jo tirgotājiem būs jāievieš papildus procedūras, jāuztur datu bāzes saraksti. Otrs, tirgotāji arī ierobežos sortimentu, jo mazāk tev ir piegādātāji, jo tev ir mazāks risks, ka tu kļūdīsies. Tā kā tas lēmums kopumā ir labs brīdinājums tirgotājiem, bet vai vajadzēja būt tik šerpam, tas ir cits jautājums, un vai nevajadzēja vispirms tomēr veikt pārunas ar tirgus dalībniekiem. Tā vietā, lai uzreiz piekārtu vienu no tirgotājiem pie lielā zvana. Meklēju un atradu, tātad Sija Maksima īstenojas negodīgu tirdzniecības praksi tiesiskajās attiecībās ar lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājiem. Vai tas ir tik mainīgi, vai tur abas puses ir vienojušās kaut ko darīt tā kā klusāk, vai... Es jums tikko citēju. Jā, bet to nevar īsti izprast, tad... To jau varēja sen konstatēt, ka tas tā notiek. Es domāju, ka, protams, ka varēja brīdināt, tāpat kā tas bija ar Latvijas precēm, ka konkurences padomu veids pētījumu, pastāstīja, ieteica, kas būtu jāmaina līguma noteikumos, un tirgotāji mainīja līguma noteikumus. Piemēram, tāds teikums bija, ka iepirkuma cenu samazinājums, ko Maksima pieprasīja no piegādātāja, netika atspoguļots patērētāju plaukstu cenās. Bet, piemēram, ja mēs gribam, Maksima grib ielikt vienu preci šajā te zemāko cenu grozā, tad loģiski, ka viņai vajag panākt gan piegādātāju cenu samazinājumu, gan arī pašai samazināt. Līdz ar to nevar šeit teikt, ka visur tas notiek tā viennozīmīgi. Un otrs puses, ja mēs kaut kādiem precēm valsts pieprasa samazināt piecinājumu, tad loģiski, ka citām man ir jāpalielina. Un tad tā nenopelnītā peļņa man ir jānopelna uz citas preces. Piemēram, paņemsim to kafiju, ka es panācu cenu samazinājumu, bet atstāju plauktā to pašu cenu, jo to iegūto starpību es nosedzu, lai pārdotu, piemēram, sviestu
lētāk nekā man tas bija līdz šim. Ja? Tāpēc šī iejaukšanās cenu regulējumā bez tāda skaidrojuma, ko tad īsti drīkst un ko nedrīkst, jo konkurences padome, kā saka, tirgotājs ir tiesīgs noteikt cenu. Tā pašā laikā pasaka, ka nedrīkst tomēr būt tā, ka tu, visam cenu samazinājumam ir jāatspoguļojas visās cenās. Tas tā nav. Jā, interesanti, bet to jau droši vien nevar zināt, kā konkurences padome nosaka šo lielo soda apmēru, tādēļ, ka, teiksim, jūs teiktais, ka iepriekš iespējams vajadzēja vairāk runāt, vai arī konkurences padome ir kļuvusi tāda agresīvāk iespējams pret kaut kādu zināmu šaubu momentu? Neviens nezina, ar kādu nodomu tika veikta šī ilgstošā izmeklēšana, pētot tikai vienu no globāliem spēlētājiem un nedodot nekādus signālus tirgumu, ka vajag kaut ko mainīt vai savādāk attiekties šajās attiecībās starp ražotājiem un piegādātājiem. Ja runājam par visu lielveikalu tīklu, cik vien viņu mums tagad ir Latvijā, vai šis gadījums piespiedīs un ietekmēs kaut kādā veidā arī pārējo uzmanību, varbūt, vai precizitāti, vai kaut kādā veidā? Visi tirgotāji ir satraukušies, kā es teicu, par divām lietām, ka mums ir jāsaprot, ko konkurences padome uzskata par vienošanos, kur ir panākta, bet kura iespējams viņas izpratnē ir netaisnīga, un kā tad ir ar tām cenām, vai tiešām visi cenu samazinājumi, kas ir iegūti, ir automātiski jāpārliek preces plaukta cenā, un ja ne, tad kādos gadījumos to drīkst. Ja? Tāpēc mēs aicinām konkurences padomu tomēr runāt plašāk ar sabiedrību un skaidrot šīs lietas, un ceram, ka tas tiks izskaidrots, un tad mēs sapratīsim, kāds ir regulējums Latvijā. Un kāds būtu jūsu skatījums uz, teiksim, gada paša nogali, vai pirms Ziemassvētkiem jaunā gada varētu vēl kaut kas uzlikt cenās? Es domāju, ka nē, ka tirgotāji centīsies, lai Ziemassvētki pircējiem ir priecīgi, un jācer, ka arī tie produkti, kas šobrīd varbūt ir kļuvuši dārgāki uz Ziemassvētkiem, piemēram, banāni, būs lētāki, un mēs varēsim iepriecināt jūs ar lētiem augļiem, ne tikai citrusa, bet arī banāniem un tomātiem. Jā, paldies par šo ziņu, paldies par sarunu, paldies par atnākšanu pie mums, un godātie skatītāji, ir atbildēts arī uz jūsu jautājumiem. Paldies par līdzsekošanu. Veiksmīgu dienu! Paldies! Paldies, visu labu!